Sirsniņš izmanto veselo bloku, patvien cauri un gūst pirmos 2 punktus šajā spēlē. Galmanis pats laužās uz grozu, izmāna Klebovicki un 2 punkti arī Jākapils grozā. Randuls izlaužās cauri soda laukumam un samazina nedaudz starpību līdz 4-9. Mikus Sokolovs abi ar Oskaru Virsi ļoti aktīvi pastrādā un samazina starpību līdz 3 punktiem. Bet te Ivars Timermanis parāda, kāds ir viņš snaiperis. Tas ir Mārtiņš Kravčenko. Pēc pagrieziena ap savu asi uz vienas kājas, raida bumbu groza virzienā un 3 punkti ir grozā. Lauris Blaus ļoti veiksmīgi saņēma bumbu tuvu grozam un realizēja pusātu metienu. Rinalds Sirsniņš iedod skaistu piespēli zem groza Mārtiņam Kravčenko, kurš iemet 2 punktus. Un 3 punktu metiens Barnijam. Tas ir precīzs. Randuls izlēma lausties cauri. Tas viņam arī izdodās un tiešām labs un atletisks caurgājiens. Un Virsis labi izcīna bumbu uzbrukumā. Treneris Helmans ir dusmīgs par to, ka viņa komanda nav savākusi šādu bumbu. Barnijs ierauga ceļu uz grozu, izmanto šo ceļu. Apspēlē vairākus pretiniekus un vēl 2 punkti Liepājnieku grozā. Lauris Blaus labi apmāna savu aizsargu, pamāna aizsargs izlec. Šeit Rinalds Sirsniņš veiksmīgi izmanto kārtējo pick and roll sadarbību. Un Jākapils zem groza tēvocis Jura Aleksejevs neļauj kūt šos 2 punktus. Mūši slēdz zonas aizsardzību. Liepājnieki to izraut un Ivars Timermanis ir precīzs no 3 punktu metienu līnijas. Ate atstāts pilnīgi brīvs 3 punktu metienu līnijas, nepievīr savu komandu. Bet Randuls ļoti labi izlaužās caur Liepājas aizsardzību. Fantastiski piespēle no Rinalda Sirsniņa un Mihāls Klebovicks. Tukšs grozs, tik vien kā jāiemet bumbu grozā. Pick and roll darbība, piespēle zem grozs, 2 punktu grozā. Lauris Blaus labi nospēlē aizsardzībā, nobloķējams Rinalds Sirsniņš. Bet Andrijs Mažuts realizē 3 punktu metienu un rezultāts atkal vairs tikai +3 Jākapilī. PJs Hils dodas uz grozu un viņš ir precīzs, neskatoties uz Oskara Virša agresīvo aizsardzību un jau +2 Liepājniekiem. PJs Hils vēlreiz ir precīzs un jau 4 punktu pārsvars Liepājniekiem. Viss jāspēlē vēl minūte 43 šajā ceturdaļā. Kamēr bumba nenonāk līdz groza apakšai, tikmēr viņi to varēs darīt, bet šeit nepiesaks paliek Bārnijs. PJs Hils viņš ir bijis veiksmīgs pēdējos 2 uzbrukumos un precīzs arī 3. uzbrukumā un 55-59 jāspēlē vairs tikai minūte 15. Skatītāji jau sāk celties kājās, jo tiešām svarīgi brīži šajā spēlē. Kravčenko 3 punktu metiens nav precīzs un bumba ir. Vēl mēs nezinām, pie kā ir bumba. Un bumba atstāja laukumu, tiesnesis visu ir redzējis un bumba pienākās Liepāja Trijobet komandai. Un aktīvi Liepājnieki spēlē aizsardzībā un izdodas pārķert bumbu un atkal PJs Hils. Un vēl 2 punkti un 28 sekundes līdz beigām. Izskatās, ka PJs Hils būs atnesis pirmo uzvaru Liepāja Trijobet. Liepāja Trijobet, kur pēc regulārā turnīra bija 5. vietā šodien, Jākapils sportnamā apspēlēja Jākapilieši ar 65-57 sērijā izvirzoties vadībā ar 1-0.